Sveiki! Šis ir 218. Un es ar Henriju parādīsim jums, kā izdzīvot zombiju apokalipsē. Sākumā ir jāatrod pajumta. Aiziet. Dabūjiet koku! O, tas ir labs. Kad jūs esat atraduši zaru, atrodiet cilvēku izkarinātus palagus. Ielieciet šo sūdu, pakarniet palagu un lūk, jums ir pajumts. Šī būs vieta, kur jūs cepsiet gaļu, gulēsiet, runāsieties ar draugiem, kur jūs nebūs. Jā, lieliski. Galvenais, ko atcerēties, ja nāk zombiji, lecat kokā. Labi, es parādīšu. Galvenais, kur ļoti nesteidzieties, jo savādāk mums nesanāks. Bet dariet to ātri. Un tagad neviens jums nevar apēst. Tas ir kādu metru augstumā. Jā, es esmu šī tik augstu. Es jūs parādīšu, cik augstu ir koks un cik augstās mēs. Ok. Nomedīt ēdi. Kā nomedīt ēdienu? Sākumā jums jāatrod kociņš. Redz, kur. Labs kociņš. Tas būs jūsu šķērs. Jums būs jāmedī kaķi. Kā redzam, ir jābūt īstam profesionālim. Tātad, lai izdzīvot, jums ir jāuzsilda kaķa gaļa. Ja jūs viņu pārcepjat, tad viņi paliek kā lapa, tāpēc necepjiet pārāk daudz. Saka. Jums ir jātur sev formā, tāpēc trenējieties katru dienu. Tātad, jums ir jāiemāc skriet. Es parādīšu, kā jāskrien un kā nav. Sākumā, kā nav. Kā ir jāskrien. Labi būtu iemācīties uzkāpt pirmā stāva dzīvokļiem, kā šis. Un beigās neēdiet zombijus. Tu zini, ka tu vēl filmē?